Šajā pamestajā dīķī uzbruk briesmonis visām zivīm. Un es to zinu, jo nesen šeit atradu vairākas beigtas zivis, un dažām no tām pat bija koduma pēdas. Tāpēc tagad mans uzdevums ir izcert un izglābt katru zivi šeit. Bet es arī gribu noskaidrot, kas ir šis briesmonis, lai mēs varētu to noķert un izņemt. Bet tas nebūs viegli, jo dīķī nav tikai viens briesmonis. Video gaitā mēs atradīsim čūskas, milzu bruņurupučus, nāvējošas zivis un pat aligatorus. Un man būs jāizņem viņi visi, ja mēs gribam izglābt šīs zivis. Tāpēc es sāku meklēšanu un uzreiz kaut ko noķēru. Ak, mans dievs, ak, paskaties uz to, tas ir vienkārši pretīgi. Ak, mans dievs, Helēna, tur ir zivs! Pirmais dienas ķēriens, un mēs jau kaut ko noķērām. Bet man nav ne jausmas, kas tas ir. Izskatās pēc kaut kādas sams. Skaties, cik garas viņam ir ūsas. Tas ir tik forši. Ieliksim viņu šajā augstuma kastē. Tas tikai parāda, ka šajā dīķī ir daudz zivju. Tātad atgriežamies un paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Labi, ņemsim otro ķērienu tieši šeit. Ak, es kaut ko jūtu. Kas tas ir? Ak, mans dievs, paskatieties uz to, draugi! Tas ir milzīgs sarkanais līdeks. Ja jūs domājat, kāpēc šīs zivis vispār ir šeit, tad būtībā šis agrāk bija kāda cilvēka piemājas dīķis, kur viņi gadiem ilgi lika vistrakākās iespējamās zivis. Bet tā kā viņi vairs nevar par tām rūpēties un dīķī ir briesmoņi, tagad mans uzdevums ir viņus izglābt. Mēs jau uztaisījām vienu video šeit un noķērām dažas ļoti foršas zivis. Tātad paskatīsimies, ko mēs varam noķert šodien. Es turpināju un zivis kļuva arvien trakākas un trakākas. Ak, kas tas ir? Šeit ir kaut kādas zutis. Fui! Es domāju, ka šo sauc par Āzijas purvas zuti, bet viņš izskatās kā albīns. Es nekad neko tādu neesmu redzējis, draugi. Paskatieties, cik tas ir dīvaini. Wow, līdz šim mēs ķeram tiešām foršas zivis. Interesanti, kas vēl tur apakšā ir. Es ieliku viņu augstuma kastē un nākamajā tīklā es noķēru vēl vienu zivi. Neticami! Ak, mans dievs, tas ir mazs sarkanstāļu sams! Paskatieties, cik viņš ir mīlīgs, draugi. Sarkanstāļu sāmi ir burtiski manas mīļākās zivis, un viņi izaug milzīgi. Tātad ieliksim viņus augstuma kastē un turpināsim. Man liekas, mums ir kaut kas liels. Kas tas ir? Ak, mans dievs, vai tas ir gurami? Man šķiet, ka ir, draugi, paskatieties uz to. Tas ir milzīgs albīnais gurami. Ak, mans dievs, tā ir līdz šim lielākā zivis, ko esam noķēžuši. Bet man ir sajūta, ka šeit būs vēl daudz lielākas zivis. Tātad ieliksim viņu dzēsētājā. Labi, ņemsim vēl vienu lielu tvērienu tieši šeit. Man liekas, es kaut ko redzu. Neticami! Helēna, paskaties uz to! Tas ir milzīgs karaliskais plako. Paskatieties, cik traki viņam ir zobi, draugi. Tā ir īsta citplanētiešu zivs. Šie puiši ir daudz retāki nekā parastie plako. Un atrast tik lielu nav pārāk bieži. Tāpēc tas ir ļoti forši. Uzreiz mēs ķērām kaudzi traku zivju, bet ar to viss nebeidzās. Vai mēs kaut ko dabūjām? Au! Ak, mans dievs, tas man tikko sadūra, draugi! Paskatieties uz to! Tas ir mazs ripsaw sams, un kā jūs varat redzēt, tiem ir traki dzeloņi. Šis ir tikai mazulis, tie izaug daudz lielāki par šo. Varbūt šajā video noķersim kādu lielāku? Ak, laikam man ir vēl viena liela zivs. Jā, kas tas ir? Ak, mans dievs, tas ir milzīgs Oskars. Nomierinies, draudziņ, nomierinies. Mēs cenšamies tevi izglābt. Tas ir tik forši, draugi. Paskatieties, cik skaists ir tas Oskars. Lai gan mēs atradām daudz beigtu zivju, ir labi redzēt, ka daudzas vēl ir dzīves, bet mums joprojām nav ne jausmas, kas tās varētu uzbrukt. Tā bija līdz brīdim, kad paņēmu nākamo tīklu un beidzot atradu pirmo pavadienu par to, kas varētu būt tas briesmonis. Ak, mans dievs, paskatieties! Mums ir maza bruņierupacēna mazulis. Viņš ir tik mīļš, draugi, paskatieties uz to! Šis ir mazs mīkšķālis bruņurupacēna mazulis. Varbūt viņš nešķiet nekas īpašs, bet mīkšķālis bruņurupuči ir pazīstami ar savu agresivitāti un ir zināmi kā zivju ēdāji. Tātad, ja šeit ir mazulis, varētu būt arī lielāks. Bet pagaidām mēs šo puiši vēl laidīsim vaļā, jo viņi ir vietējie. Un turpināsim tālāk. Labi, ņemsim lielu tvērienu tieši šeit. Man liekas, ka kaut ko jūtu. Kas tas ir? Šeit ir liela zivs. Tas ir kaut kāds sams, draugi. Paskatieties uz to. Viņam ir ļoti gari ūsas, draugi. Parasti es zinu, kādas zivis es noķeru, bet man nav ne jausmas, kāda zivs šī ir. Ja jūs zināt, ierakstiet komentāros zemāk. Bet viņš ir skaists. Mēs esam noķēruši tik daudz zivju līdz šim, draugi. Tas ir neticami. Bet es nemaz nezināju, ka dīķī vēl ir daudz vairāk zivju, un man vajadzēja tās visas noķert, lai viņas izglābtu. Tāpēc es turpināju ķert ar tīkliņu, un man izdevās noķert kaut ko traku. Ak, mans dievs, draugi, vai tā ir zivs? Man nav ne jausmas, kas tas ir. Tas izskatās pēc citplanētieša, draugi. Bet viņš ir skaists, lai kas tas arī būtu. Varbūt tā ir kāda naža zivs. Ja jūs zinat, lūdzu ierakstiet komentāros zemāk. Bet tā ir vēl viena traka zivs no šī dīķa. Turpināsim un paskatīsimies, ko vēl varam noķert. Skaties, Helēna, mēs noķērām divas zivis vienā tīklā. Es domāju, ka šo sauc par papagaļu zivi. Mēs šīs zivis neķeram pārāk bieži.
Un tad mums ir otrās zivs tieši šeit, kas izskatās pēc maza garzivs mazuļa. Es abus ieliku dzesētājā, un pēc tam es izdarīju šokējošu atklājumu. Ak, mans dievs, skaties tieši šeit! Skaties! Tur ir sasodīta čūska, ak, mans dievs! Tā ir milzīga čūska. Tas noteikti varētu būt tas, kas apēd visas zivis, draugi. Ak, mans dievs! Es viņu noķēru! Skaties uz šo! Nomierinies, draudziņ, lūdzu nomierinies. Es domāju, ka šī ir vai nu žurku čūska vai kukurūzas čūska. Tātad tās nav indīgas, kas ir labi, jo es viņu šobrīd turu rokās. Bet es nedomāju, ka tās ēd zivis. Tātad šī droši vien nav tā briesmoņa čūska. Bet ziniet, ko tas nozīmē, draugi? Briesmonis joprojām ir dīķī, un man nav ne jausmas, kas tas varētu būt. Tāpēc es turpināju izpētīt, un man izdevās noķert vēl vairākas zivis. O, mums kaut kas ir! Paskaties uz to! Ak, mans dievs! Tā ir albīns Āzijas sarkanastes sams. Šīs zivis ir ļoti retas. Un izskatās, ka mums te ir maza moskītu zivs un kurkuļs. Mēs tūlīt atbrīvosim samu, un mēs arī atbrīvosim kurkuli un moskītu zivi. Tas ir neticami. Pēc tam es vēlreiz pasmēlu ar tīkliņu, un man izdevās noķert vēl kaut ko. Šeit mums ir vēl divas zivis. Šo sauc par zivi ar ziloņa degunu. Un jūs varat redzēt, kāpēc. Paskatieties uz viņa mazo degunu turpat. Tas ir neticami. Un šis te patiesībā ir maza bišera zivs. Tās ir ļoti senas zivs. Viņas burtiski ir kā dinozauri. Tas ir lieliski. Lietas sāka kļūt trakas, un es sāku ķert ne tikai zivis. Kas tas vispār ir? Vai tā ir varde? Ak, mans dievs, draugi, paskatieties uz to. Mēs tikko noķērām mazu vardi šeit. Viņa gan neizskatās normāli. Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Ak, viņa tikko uzčurāja man virsū. Fui, tas ir pretīgi. Es tagad esmu pilnīgi apjucis. Viņa peldēja baseinā. Man nav ne jausmas, kāda tā ir varde, bet mēs noteikti viņu paturēsim. Viņa ir tik mīļa. Es turpināju un sāku ķert arvien vairāk zivju. O jā, mums kaut kas ir! Kas tas ir? Ak, mans dievs! Neticami, draugi! Šis izskatās pēc maza Velsas samu mazuīha. Bet jebkurā gadījumā tā ir vēl viena ļoti forša zims, ko mēs esam izglābuši. Kas zina, ko vēl mēs tur atradīsim? Ak, es kaut ko jūtu! Kas tas ir? Wow, paskatieties uz to zivi, draugi! Tā ir vēl viena līdaka. Mēs iepriekš noķērām sarkanu. Es gan neesmu pilnīgi pārliecināts, kāda tieši suga šī ir, bet jebkurā gadījumā tā ir ļoti forša zivs. Turpinot izpēti, es atkal sastapos ar briesmoņu pēdām. Šajā tīklā mums ir vēl divas zivis. Paskatieties uz to, draugi! Tas tur ir mazs Rafaela sams, mēs viņu dabujām. Un tad mums ir vēl viena zivs tepat. Izskatās, ka viņa patiesībā trūkst viena acis. Un Rafaela samam arī trūkst daļas spurs tieši tur. Tas varētu nozīmēt, ka viņus uzbruka dīķa briesmonis, bet viņi kaut kā izdzīvoja. Tātad mums tiešām ir jānoskaidro, kas tas ir. Ak, es kaut ko jūtu. Mēs noteikti esam noķēruši zivi šeit. Ak, neticami. Tas ir albīns Oskars, draugi. Paskatieties, cik skaista ir šī zivs. Ak, mans dievs. Man ļoti patīk Oskari. Tie ir vieni no manām mīļākajām zivīm. Un šī ir īpaši skaista. Šajā dīķī ir daudz zivju. Un man ir sajūta, ka tur būs vēl daudz vairāk. Tāpēc turpināsim. Paņemsim tīklu šeit dziļajā galā. Tur noteikti kaut kas ir apakšā. Ak, kas tas ir? Ak, mans dievs. Tas ir grifsams, draugi. Paskatieties. Es neesmu noķēris šādu zivi jau daudzus gadus. Viņas patiesībā ir diezgan retas. Tāpēc es noteikti negaidīju, ka šeit noķeršu tādu. Bet tas ir lieliski. Līdz šim lielākā daļa zivju, ko esam noķēruši, bija dīķa dziļajā galā. Tāpēc es nolēmu pamainīt taktiku un paņēmu mazāku tīklu, lai izpētītu seklāko galu. Labi, pirmais mēģinājums šeit seklajā galā. Paskatīsimies, ko varam dabūt. Ak, es kaut ko redzu. Neticami. Tas ir viens rasns zelta karūzes eksemplārs, draugi. O, mums ir arī daudz odu zivtiņu, bet paskatieties uz tās zelta karūzes izmēru. Tā noteikti ir lielākā, ko jebkad esmu redzējis. Labi, paskatīsimies, ko vēl varam dabūt. O, kas tas tāds? Paskatieties uz šo! Mums tīklā ir zivs, kā ir zelta sefiruma, draugi. Tā zivs ir vienkārši skaista. Turpinot, zivs kļuva arvien trakākas un trakākas, un katrā tīklā es kaut ko noķēru. Skaties, Helēna, mums tīklā ir milzīga zivs. Man nav ne jausmas, kas tā ir, bet izskatās ļoti forši. Tas nedaudz izskatās pēc klauna nažživs, bet bez plankumiem. Tas ir neprātīgi, bet izskatās arī, ka tīklā ir tūkstošiem odu zivtiņu. Skatieties uz šo! To tiešām ir tik daudz, es pat nevaru tās visas saskaitīt. Bet neuztraucieties, draugi! Mēs arī izglābjam mazākās zivis un liekam tās atsevišķā spainī. Un vēlāk video mēs tās atbrīvosim. Bet pagaidām šo noslēpumaino zivi ieliksim dzesētājā un turpināsim tālāk. Es paņēmu vēl vienu tīklu un, kad to vilku augšā, pamanīju kaut ko lielu. Tas ir liels bruņurupucis, draugi, skatieties uz to! Ko tu dari tur iekšā? Kā tu nokļuvi dīķī? Draugi, es šaubos, ka iepriekšējie īpašnieki viņu šeit ielika. Viņš droši vien vienkārši pats ieklīda. Tāpēc labi, ka mēs viņu izņēmām ārā. Tagad mēs viņu ieliksim īstā dīķī un turpināsim tālāk. Tas ir tik traki. Labi, ejam tālāk. Ņemsim vēl vienu tīklu tepat. Selajā galā bija daudz zivju un bruņurupuču. Paskatīsimies, kas mums ir šajā tīklā. Ak, kas tas ir? Ak, mans dievs!
Tas izskatās pēc liela pikuča, draugi. Man nav ne jausmas, ko mēs tikko noķērām, bet tā ir kaut kāda zivs. Ja tu zini, kas tas ir, ieraksti komentāros zemāk. Bet viņam pa visu muguru ir traki dzeloņi. Tas ir tik forši. Man liekas, ka tur kaut kas ir. Aiziet! Vai mēs to dabujām? Jā, dabujām gan. Skaities, mums te ir liela klauna nažživs. Ak, mans dievs, tas ir tik forši! Pagaidi, Helēna, nekusties. Skaties uz šo. Vai tas ir dubļu lēkātājs? Jā, draugi, tas ir. Skatieties uz to. Es pat sākumā viņu nepamanīju, draugi. Šīs zivis ir tik foršas. Un viņi ir slaveni ar to, ka spēj staigāt pa savu zemi, kā viņš to dara tieši tagad. Skaties uz to, tas ir tik neticami. Tas droši vien ir pēdējais, ko es gaidīju noķert šajā dītī. Tas tikai parāda, draugi, ka tur tiešām var būt jebkas. Turpinot, zivis kļuva arvien trakākas un trakākas. Ak, mums tīklā ir lielas zivs! Ak, paskatieties uz to, draugi! Tas ir milzīgs cīnodontis! Tam noteikti jābūt vienam no lielākajiem cīnodontis samsiem, ko es jebkad esmu redzējis. Un tad mums ir šis skaistais mazais Oskars. Viņš izskatās līdzīgs tam lielākajam, kuru mēs nocērām. Wow, draugi, tās ir divas tiešām foršas zivis. Es turpināju meklējumus, kad pēkšņi pamanīju kaut ko traku. Kas tas ir? Ak, mans dievs, vai tā ir ķirzaka? Ak, neticami, paskatieties uz šo. To sauc par tīģeru salamandru, draugi, un tas ir milzīgs. Šie puiši patiesībā nāk no Floridas. Tāpat kā bruņurupucis, esmu pārliecināts, ka viņš vienkārši atnāca šurt no vietējā dīķa. Tas ir ļoti forši, mēs tikko tevi izglābām. Tagad, lai gan mēs izglābām to ķirzaku, diemžēl to pašu nevar teikt par to, ko mēs noķērām nākamo. Ak, kas tas ir, Helēna? Skaties tepat. Ak, tas izskatās pēc kaut kādas zuša. Kas tas vispār ir? Ak, nē, tas ir virves zivs, bet diemžēl viņš ir miris. Viņš nekustās. Tas nozīmē, ka mums tiešām jāsteidzās, jo laiks iet uz beigām. Tāpēc es ātri atgriezos dīķī un sāku ķert zivis. Pa labu un pa kreisi. Kas tas ir jūs? Tas izskatās pēc kaut kādas sams. Jūs paskatieties uz to. Viņš nedaudz izskatās pēc gofera sama, bet es neesmu pilnīgi pārliecināts. Tas izskatās traki. Bet atkal šai zivī ir viena gara spura un viena īsa spura. Kas nozīmē, ka viņu šeit varēja būt kāds uzbrucis. Tāpēc ir labi, ka mēs viņu izņēmām ārā. Pēc tam man izdevās noķert vēl pāris zivis un pat šo mazo bruņurupucēnu. Bet turpinot, es sastapos ar kaut ko daudz biedējošāku. Ak, mans dievs, Helēna! Paskaties tur lejā! Ūdenī ir čūska! Ak, mans dievs! Labi, es mēģināšu noķert čūsku. Viņa ir tepat. Gatava? 3, 2, 1. Es noķēru. Ak, mans dievs! Tas bija perfekts tvēriens, jūs redzējāt, tieši aiz galvas. Šo te sauc par brūnūdens čūsku, un tās patiesībā ir pazīstams ar to, ka ēd zivis. Bet tā kā viņš ir tik mazs, es nedomāju, ka viņš ir tas briesmonis, kuru mēs meklējam. Un ja paskatās aiz manis, es jau redzu kaudzi zivju šajā dīti daļā. Tātad sāksim ķert ar tīkliņu, lai redzētu, ko visu varam dabūt. Te ir viena tieši šeit. Skatieties uz šo, iekšā tīklā. Es domāju, ka mēs viņu dabujām. Ak, mans dievs, paskatieties jūs! Tās tur ir liels milzu gurami. Tā ir liela zivs, bet es tur redzēju vēl pat lielākas. Tātad ieliksim šo pušu dzesētājā un turpināsim. Ak, mums kaut kas ir. Skatieties uz to. Tas ir milzīgs Oskars jūs! Wow, viņš arī ir skaists. Es taču teicu, ka tur apakšā ir lielas zivis. Es turpināju. Un savā nākamajā tīklā es noķēru vēl vienu briesmoni zivi. Šis dīķis ir tik duļķains, draugi. Skatieties uz to. Ak, mums ir zivs! Tā ir liela karaliskā klauna nakts zivs. Ak, mans dievs! Wow, paskatieties uz to, draugi! Tā ir viena no lielākajām, ko mēs jebkad esam noķēruši. Interesants fakts par šīm zivīm ir tas, ka tās patiesībā var peldēt atpakaļgaitā zem ūdens. Tāpēc noķert tādu nav nemaz tik viegli. Dzēsētājā iekšā. Turpinot meklējumus, mēs noķērām tik daudz zivī, tostarp šo mazo ripso samsu un šo mazo albīno paku. Tagad mēs tikko noķērām to mazo albīno paku. Tomēr, kad mēs ķērām čūsku, man šķiet, ka pamanīju vienu daudz lielāku. Tātad paskatīsimies, vai varam viņu dabūt. Ak, tur viņš ir! Tur viņš ir! Ak, mēs viņu dabūjām! Ak, mans dievs! Ak, man bija taisnība! Tas ir milzīgs albīno paku! Ak, mēs noteikti tikām pie āmēbām! Ak, mans dievs! Ja jūs nezinājāt, smadzenes ēdošās amēbas ir parazīti, kurus var atrast pamestos dīķos. Un ja ūdens nonāk jūsu degunā, pastāv iespēja, ka tās apēdīs jūsu smadzenes un jūs mirsiet. Tāpēc tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums šīs glābšanas misijas laikā jābūt uzmanīgiem. Paskatieties uz šī puiša zobiem. Tie ir radniecīgi ar piraņām. Es domāju, paskatieties uz to. Jūs noteikti negribat, lai viņš jums iekož. Es paņēmu vēl vienu vēzienu ar tīkliņu un beigās noķēru līdz šim lielāko zivi. Ak, mans dievs, Helēna, paskaties uz šo! Mums tur ir milzīga zivs! Tas tur ir briesmonis bišers, ak, mans dievs! Tas ir tik traki, draugi! Tā bija pēdējā lieta, ko es gaidīju tur noķert.
Es domāju, ka tā varētu būt viena no lielākajām, ko jebkad esmu redzējis. No acīm redzot, tur apakšā ir daudz zivju. Tātad liksim šo puišu dzesētājā. Un tad man ir ideja. Šis te ir zivju slasts. Un mēs to ieliksim šeit un atstāsim visu nakti. Tādā veidā cerams, ka visas zivis, kas tur vēl ir palikušas, ieies iekšā, un mēs tās varēsim noķert. Es ieliku tajā esmu un nolaidu lejā. Un tad es turpināju izpētīt pārējo dīķi, lai redzētu, ko vēl varam atrast. Ak, mans Dievs, paskaties uz šo! Vai tā ir store? Neticami! Mēs tikko izvilkām storu no šī dīķa. Tas ir tik traki. Šīs zivis ir ārkārtīgi rētas, un šo sauc par dimanta storu. Viens no dārgākajiem storu veidiem, ko var atrast, tomēr viņi ir ļoti jūtīgi. Tāpēc mēs ātri ieliksim šo zivi dzesētājā un turpināsim. Pēc tam es turpināju atrast vēl vairāk beigtu zivju. Un es atradu arī šo Oskaru, kuram trūka acis. Es sāku zaudēt cerību. Bet jau nākamajā tīklā man izdevās noķert līdz šim nāvējošāko zivi. Kas tas ir, Helēna? Ak, mans Dievs, mums te ir kaut kas traks. Vai tas ir tas, ko es domāju? Ak, mans Dievs, tā ir aba naživs. Viena no nāvējošākajām zivīm pasaulē. Es tam šobrīd neticu. Tā ir līdz šim retākā zivs, ko šovakar esam noķēruši. Šīs zivis ir pazīstams ar savu ārkārtējo agresivitāti pret citām zivīm. Un parasti tās var turēt akvārijā tikai vienas pašas. Citādi tās nogalinās visu pārējo. Tātad šī noteikti varētu būt viena no briesmoņiem, kas šeit uzbruk visam. Nu, vēl viens briesmonis ir izņemts. Tomēr man ir sajūta, ka tur lejā vēl ir daudz vairāk. Mēs turpinājām un uzreiz es noķēru vēl vienu zivi. Ak, Helēna, man šķiet, ka mums kaut kas ir. Ak, tas ir vēl viens no šiem mazajiem blobu zivīm. Ko tu tur dari, draudziņ? Tas ir tik traki. Au! Ak, Dievs, au! Tas radījums mani tikko sadzēla jūs. Nu, tajā brīdī es to nezināju, bet izrādās, ka šī zivs patiesībā bija saldūdens lauvzivs, un tās ir ļoti indīgas. Tāpēc mēs uzmanīgi ielikām viņu augstumkastē un turpinājām meklējumus. Šeit tiešām bija tik daudz zivju. Mēs katrā tīklā kaut ko noķērām. Paskatīsimies, kas mums te ir. Ak, mēs tiešām kaut ko dabujām, bet kas tas ir? Man nav ne jausmas. Wow, draugi, lūdzu, palīdziet man noteikt šīs zivs sugu un ierakstiet nosaukumu komentāros zemāk. Bet jebkurā gadījumā mēs noteikti liksim viņu augstumkastē. Tā ir iespaidīga izskata zivs. Mēs turpinājām izpēti un lietas sāka kļūt mazliet trakas. Ak, es kaut ko redzu! Ak, jūs jokojat, tas ir vēl viens no tiem mazajiem rēsnajiem vardēm. Ak, mans Dievs, ko tu tur dari, draudziņ? Ak, viņš tikko mēģināja man iekost. Lai kāda veida vārda šī arī būtu, es pieņemu, ka tās ir pilnībā ūdens iemītnieces, jo mēs viņu tikko noķērām dīķa apakšā. Tas ir traki. Ak, mans Dievs, tur ir dubļu lēcēji zivs. Noķer viņu. Labi, es viņu noķēru. Au, vārde mani kož! Kas te notiek? Šī vārde mani kož, un mums ir dubļu lēcēji zivs, kas mēģina no mums aizbēgt. Tas ir traki. Pēc tam lietus sāk uzņemt apgriezienus, un mēs katrā tīklā ķērām vairākas zivis. Man šķiet, ka mums ir albīns pleikā. Paskatieties, puiši, tā ir skaista zivs. Ak, tur vēl kaut kas ir iekšā, skatieties! Ak, mans Dievs! Tā ir vēl viena pleikā. Bet šī ir citāda, paskatieties uz to. Šo sauc par Adonisa pleiko, un tās ir lielākās pleiko sugas pasaulē. Un es nekad iepriekš tādu neesmu noķēris. Pēc vēl dažiem tīkliem man beidzot izdevās noķert kaut ko citu. Neticami, Helēna! Ak, mans Dievs, tas tur ir saldūdens delfīns! Pirmajā video mēs tiešām noķērām milzīgu delfīnu. Šis ir tikai mazulis, bet tas joprojām ir ļoti forši un ļoti reti. Ak, viņš mani tiešām šobrīd sit ar strāvu, draugi. Interesants fakts par šīm zivīm ir tas, ka tās spēj radīt elektriskus impulsus. Tāpēc ātri ieliksim viņu augstumkastē, lai viņš pārstāja mani sist ar strāvu. Neticam kāds atklājums. Paņēmu vēl vienu tīklu, un, kad to vilka augšā, pamanīju kaut ko traku. Ak, mans Dievs, Helēna, nāc paskaties uz šo! Neticam, tas nevar būt! Viena pēc otras trakās zivis, draugi. Tas tur ir platīna sarkans stārpastas sams, un viņš ir milzīgs. Paskatieties uz to! Tā ir lielākā, ko jebkad esmu redzējis. Ja jūs nezinājāt, sarkans stārpastas sams ir burtiski mana mīļākā zivs. Bet atrast tādu platīna krāsā un šādā izmērā ir ļoti rēti. Tā zivs tur noteikti ir vairāk $1000 vērta. Tas ir tik traki, draugi. Nu, lai gan ir ļoti forši, ka mēs glābjam visas šīs trakās zivis, mums joprojām nav ne jausmas, kas varētu būt tas briesmonis. Tāpēc mēs turpināsim izpētīt un cerams, ka varēsim to noķert. Aiziet! Liels ķēriens dziļajā galā. Ak, mans Dievs! Man liekas, ka mums ir ugunszutis, draugi. Šis te ir ugunszuds, un šī ir viena no skaistākajām, ko jebkad esmu redzējis. Tomēr tās ir ļoti slidens. Tāpēc ātri ieliksim viņu dzesētājā un turpināsim. Paņemsim vēl vienu lielu ķērienu tieši šeit, draugi, un paskatīsimies, ko varam dabūt.
Ak, mans dievs, Helēna, paskaties turpat! Neticami, tas ir mazs pušņu zivs! Ak, mans dievs, viņš ir tik mīlīgs! Ja paskatās uzmanīgi, tas patiesībā ir Cross River pušņu zivs, kas pazīstams arī kā rētākais pušņu zivs pasaulē. Tik rēts, ka šis mazais puisis droši vien ir vērts apmēram $700, kas ir neprātīgi. Un mēs viņu tikko noķērām dīķī un izglābām. Tātad iesim un ieliksim viņu dzēsētājā. Es jūtu kaut ko tīklā. Mēs noteikti kaut ko noķērām. Kas tas ir? Ak, mans dievs! Tas ir vēl viens albīnais plako, bet tas ir daudz lielāks. Tas ir traki, draugi. Paskatieties, cik skaisti ir tās zivs. Tagad, kamēr mēs ceram daudz traku zivju, es saprotu, ka ja mēs patiešām gribam uzzināt, kas ir tas briesmonis, man droši vien vajadzēs lielāku tīklu. Tomēr ar to ir viena problēma. Mans lielākais tīkls nav ar garu kātu, kas nozīmē, ka ja es gribu to izmantot, man būs jāiet dīķī. Un tieši to es arī izdarīju. Ak, Dievs, draugi, tas ir mazliet biedējoši. Šeit burtiski var būt jebkas, bet vienīgais veids, kā to uzzināt, ir sākt ķert ar tīklu. Es kaut ko jūtu. Mēs šeit noķērām lielu zivi, Helēna. Kas tas vispār ir? Tā ir liela saldūdens haizivs. Es to negaidīju, draugi. Paskatieties uz to. Lai gan to sauc par haizivīm, es šaubos, ka šī ir tā zivs, kas uzbruk visām. Jo šie puiši patiesībā ir diezgan mierīgi un viņi neēd citas zivs. Viņus sauc par haizivīm tikai tāpēc, ka viņiem šeit augšā ir muguras spura. Un tā izskatās tieši kā haizivs. Es viņu ieliku augstumkastē un tad atkal iegāju dītī. Iesim mazliet dziļāk un paskatīsimies, ko mēs varam šeit noķert. Liels ķēriens. Nu nāc! Es kaut ko jūtu. Tas ir kaut kas liels, lai kas tas arī būtu. Ak, Dievs, paskatieties uz to! Tas ir liels sarkanstēļu sams. Tas ir tik forši. Tas ir daudz lielāks nekā tas, ko mēs noķērām iepriekš. Paskatieties uz to, draugi! Tas tur ir dīķa briesmonis. Es turpināju ķert ar tīklu un ātri sapratu, ka šis dīķis ir pilns ar saldūdens haizivīm. Ak, Dievs, kaut kas man tikko sasodīt uzbruka, draugi. Es ātri paņēmu vēl vienu tīklu un man izdevās to noķert. Es jūtu kaut ko lielāku par to, Helēna. Mums ir vēl viena briesmoņu zivs. Tā ir vēl viena milzīga saldūdens haizivs. Ak, Dievs, šī ir vēl lielāka nekā pirmā. Paskatieties uz to, draugi. Nu, draugi, ja tur ir divas, tad varētu būt vēl daudz vairāk. Tāpēc es ielikšu šo puisi augstuma kastē pie otra un turpināsim. Man šķiet, ka tur patrādz kaut ko lielu. Paskatīsimies, vai varam to dabūt. Ak, Dievs, es esmu pilnīgi slapjš. Nē, mani zābaki tikko piepildījās ar ūdeni. Tas ir augsts. Pagaidi, man šķiet, ka mums kaut kas ir tīklā. Skaties, tur lejā ir liela albīna zivs. Kas tas vispār ir? Draugi, paskatieties uz to. Šis ir milzīgs albīna Āzijas sarkansteļu sams. Man šķiet, tas ir lielākais, ko jebkad esmu redzējis. Un paskatieties, cik viņš ir esns. Viņš tur ir labi paēdis. Ak, mans Dievs, tas ir vienkārši lieliski, draugi. Mums atkal ir milzu zivs. Mēs esam noķēruši daudz zivju dziļajā galā. Tāpēc pamēģināsim pāris reizes ar tīklu šeit, seklajā galā, un paskatīsimies, ko varam dabūt. Aiziet! Liels ķēriens! Nu dodiet man kaut ko! Ak, Dievs! Šajā tīklā ir daudz dūņu. Bet pacelsim to šurp un paskatīsimies, vai kaut kas ir. Neticami! Jūs jokojat! Draugi, mums ir vēl viens abanažživs. Es savā dzīvē nekad neesmu redzējis tik daudz. Kāda skaista zivs, draugi. Izskatās, ka tā nevarētu būt bīstama, bet tā ir. Es turpināju izpētīt. Un nākamajā tīklā es noķēru šo. Es jūtu, ka tīklā ir kaut kas liels. Nāc šurp. Man liekas, ka tas ir vēl viens haizivs. Jūs jokojat, tā ir jau trešā, ko esam noķēruši līdz šim. Un šī arī ir diezgan liela, draugi. Paskatieties uz to. Nu, es domāju, ka droši var teikt, ka šis dīķis noteikti ir pilns ar haizivīm. Bet tagad es došos uz dīķa dziļāko daļu, lai paskatītos, kas tur vēl dzīvo. Es domāju, ka šī varētu būt biedējošākā lieta, ko jebkad esmu darījis, draugi. Man tiešām nav ne jausmas, kas te ir iekšā. Vienīgais, ko zinu, tas ir agresīvs. Es pirmo reizi iemetu tīklu dziļajā galā, kad pēkšņi kaut kas man uzbruka. Ak, mans Dievs, kaut kas milzīgs tikko pieskārās man. Tas bija glotains. Es pazaudēju savu tīklu. Es dabūju tīklu, un tas arī ir smags. Draudi, pastāv iespēja, ka tīklā mums ir tas, kas tikko pieskārās man. Tas ir burtiski tik smags. Ak, mans Dievs, kas tas pie velna ir? Tas ir lielākais bruņuruputs, ko es jebkad esmu redzējis. Tas ir smags, draugi. Es domāju, ka tas ir milzīgs mīkstčaulu bruņuruputs. Tātad iespējams man bija taisnība iepriekš video, kad atradu to mazo. Tātad, ja šeit ir mazuls, varētu būt arī lielāks. Ak, mans Dievs, es pat nejokoju. Tas ir lielākais bruņuruputs, ko es jebkad esmu redzējis. Un kā jau teicu, šie puiši ir ļoti agresīvi un tie ēd zivis. Tātad šis noteikti varētu būt tas briesmonis, kas uzbruka visam. Tikai paskatieties uz tā izmēru. Viņam ir arī asi nagi. Viņš tikko man saskrāpēja. Labi, es tev vienkārši nolikšu lejā. Viņš nav apmierināts, tas ir tiešām traki.
Tagad pēc tam, kad mēs noķērām šo milzīgo bruņurupuci, es biju pārliecināts, ka esam tikuši vaļā no briesmoņa. Bet, kad atgriezos dīķī, sapratu, ka tur apakšā vēl ir kaut kas daudz lielāks. Bobby, nāc ārā no dīķa tūlīt! Kāpēc? Es runāju nopietni, nāc ārā tūlīt! Es zvēru, es tikko redzēju aligātoru. Ko? Aligātoru? Tu joko vai ne? Kur tas bija? Tur, krūmos. Ak, nē, nekādā gadījumā. Labi, cerams, ka jūs to nofilmējāt, draugi. Helēna tikko teica, ka tu redzēji aligātoru. Es biju tajā ūdenī kādu stundu. Nu, laikam tas nozīmē, ka es tur vairs nekāpšu. Bet mums vēl jāizņem visas zivis. Man šķiet, ka man ir ideja. Tieši šeit man ir divi zivju slazdi. Viens mazāks un viens lielāks. Mēs abus ēsmojam ar tilapiju un atstāsim tos dītī visu nakti. Tādā veidā cerams viss, kas vēl ir tur apakšā, ieies slazdos un mēs to varēsim noķert. Mazāko slazdu liksim seklajā galā, lielāko dziļajā galā. Tagad atliek tikai gaidīt. Labi, draugi, tagad ir nakts vidus, un ir pienācis laiks pārbaudīt visus 3 mūsu zivju slazdas. Es tikai ceru, ka mēs kādā no tiem esam noķēruši to briesmoni. Sāksim šeit ar mazāko zivju slazdu un iesim tālāk līdz lielākajam. Pacelsim to augšā un paskatīsimies, ko esam noķēruši. Aiziet! Vai mēs kaut ko redzam? Ak, mans dievs, es redzu tur dažas zivis! Oho, mums šajā slazdā ir daudz zivju, draugi. Atvērsim zivju slazda durvis. Ak, paskatieties uz šo. Mums ir vēl viens Āzijas purva zutis. Tas ir tiešām forši. Ieliksim viņu spainī. Šeit ir vēl daudz zivju, draugi. Paskatieties uz šo. Tas ir skaists mazs Oskars. Mums ir vēl viens albīns paku tieši tur. Draugi, tas ir neprātīgi. Šajā slazdā ir tiešām tik daudz zivju. Mums jāsteidzas. Es burtiski ņemu ārā saujām zivis no turienes. Mums ir mazs sinodontis, elektriski zilā akara un vēl viens mazs Oskars. Izbērsim pārējās zivis ārā. Ak, mans dievs. Nē, pagaidi, paskaties uz šo. Mums ir vēl viens mazs dubļu lecējs. Tas ir tik forši, draugi. Mēs noķērām mazu dubļu lecēju slazdā. Un izskatās, ka mums ir mazs albīns iridisējošais haizivs. Vēl dažas ciklīdas, vēl viens cīnodontis un gurami. Tas bija tiešām neprātīgi, draugi. Mēs noķērām tik daudz zivju pirmajā zivju slazdā. Tagad pārbaudīsim otro. Un kas zina, ko mēs tur atradīsim? Lūdzu, pasaki, ka mums kaut kas ir. Ak, paskaties uz šo. Es jau redzu tur zivi. Ak, mans dievs, šis slazds ir tik smags. Mēs noķērām tik daudz zivju. Paskaties uz šo. Wow, mums ir milzīgs karaliskais pleiko. Kas tas ir? Mūsu trešais šovakar. Mēs tūlīt ieliksim viņu spainī. Mums ir vēl viens mazs albīns paku un gurami. Ak, bet te ir arī lielas zivis. Paskaties uz šo. Ak, mans dievs, tā ir vēl viena liela grifas sams. Tā ir mūsu otrā šodien. Ieliksim viņu spainī. Neticam, draugi, paskatieties uz šo. Tas ir mazs saldūdens haizivs. Ak, mans dievs, šeit tiešām ir tik daudz zivju. Man jāsteidzas. Paskatieties uz to, draugi. Es pat nezinu, kāda veida sams tas ir, bet tas ir lieliski. Ierakstiet komentāros, kas tas ir. Es domāju, ka mums te vēl ir dažas zivis. Ak, te ir vēl viens liels karaliskais pleiko. Paskatieties uz to. Šis dīķis burtiski ir pilns ar šīm radībām. Es izskatīju pārējo zivju slazdu un beigās atradu šo mazo frontozas mazuli un mazu kodīgās bruņurupuču mazuli. Ak, mans dievs, paskatieties, cik tas ir mīļš, draugi. Tas ir maz kodīgās bruņurupuču mazulis. Un pārējie ir vesels bārs kurkuļu un odu zivtiņu. Neuztraucieties, mēs arī viņus izglābsim. Bet tagad, draugi, ir pienācis laiks pārbaudīt trešo un pēdējo zivju slazdu. Un tas ir lielais. Ja briesmonis būs kādā no šiem slazdiem, tad tieši tajā. Tātad sākam. Ak, mans dievs, pagaidiet. Es tiešām jūtu, ka slazdā kaut kas kustās tieši tagad. Lai kas tas arī būtu, tas ir liels. Ak, dievs, bet es neko neredzu. Esmu satraukts, draugi. Es zinu, ka tur kaut ko sajūtu. Ak, mans dievs, neticami. Vai jūs to redzējāt? Slazdā tiešām ir aligātors. Ak, mans dievs. Es neticu tam, draugi. Mēs tiešām tikko noķērām aligātoru. Uzmanieties, uzmanieties. Mums jābūt uzmanīgiem, draugi. Tas burtiski ir aligātors. Ja viņš patiešām gribētu, viņš varētu mums noraut rokas. Tas noteikti ir tas briesmonis, kuru mēs visu šo video esam medījuši. Un mēs viņu patiešām dabūjām. Ak, mans dievs, viņš tikko mēģināja mani sakost. Vai tu to redzēji? Tas tiešām ir tik biedējoši. Es tikko biju dītī, viņš varēja mani uzbrukt. Es domāju, droši var teikt, ka mēs beidzot noskaidrojām, kas uzbruka visām zivīm. Bet, diemžēl, tā kā šis aligātors ir tik liels, viņš droši vien apēda daudz zivju vesels, un mēs par to pat nenojautām. Bet labā ziņa tā, ka mēs beidzot viņu dabūjām ārā un pa ceļam izglābām daudz zivju. Tagad mums tikai jāizdomā, ko ar viņu darīt. Bet tas nebūs viegli, jo likumīgi mēs nedrīkstam aiztikt aligatoru, bet mums viņš ir jāizņem no šīs zivju slazda un jāpārliecinās, ka viņš neatgriežās dītī. Tāpēc man ir ideja. Es uzmanīgi aizvedu viņu līdz strautam, kuras palaida mīkšķalu bruņurupuci, un tad ar nāzi pārgriezu slazdu, lai viņš pats varētu izkāpt ārā. Draugi, kāds traks video tas bija. Mēs izglābām tik daudz zivju un noķērām veselu kaudzi briesmoņu, bet es zinu pavisam droši, ka dīķī vēl joprojām ir daudz zivju. Tātad, ja jūs vēlaties, lai es atgriežos un izsūknēju visu dīķu, dodieties tur lejā un nospiediet patīk. 100 000 patīk un es to izdarīšu. Bet pagaidām tiekamies nākamajā reizē. Uz redzēšanos!